daļai. Tāpēc šai brīdī tepat uz skatuves ieņemt krēslus. Aicināšu jau līdz šim 3 dzirdētos mūsu sesijas dalībniekus Nikitu Kazakēviču, Annu Andersonu un Uldi Tatarčuku, kuriem pievienosies Matīs Mazurenko, Hansab pārdošanas direktors, kā arī Latvijas Universitātes Inovāciju un akcelerācijas centra IKT risinājumu ieviešanas un uzturēšanas vadītājs Dāvis Benefelds. Projektu vadītājs. Tā, man te nav rakstīts. Tad ieviešanas un uzturēšanas projektu vadītājs. Tā, ir riktīgi. Nu, lūk, un šo sesiju vadīs mākslīgā intelekta strateģisko sesiju un apmācību vadītāja SIA Ponder Projects pārstāve Agete Ambulīte. Lies! Nu, ko, iekurināsim šito ballīti un parunāsim 2 dažādos aspektos. Vispirms sapratīsim, kur mēs šaujam greizi vai kas notiek, un pēc tam sapratīsim, kā to ballīti vērst par labu. Mums ir pavisam nedaudz laiks, mums ir pusstundiņa, bet man liekas, ka manējie jautājumi ir tādi gan filozofiski, gan arī baudāmi kaut kādā ziņā, bet arī āķīgi. Tāpēc mēģināsim atbildēt īsi, un lai iestartētu tam visam, man ir jums uzvedinošie jautājumi. Tā kā gatavojieties, spečuki, tūlīt būs. Bet pirmais jautājums 2 daļās. Tātad, pirmais ir skalā no 1 līdz 10. Cik ļoti jūs šobrīd jūtat, ka jūs kontrolējat tehnoloģijas savā ikdienā? 10 ir pilnībā, jūs kontrolējat, jūs jūtaties absolūti droši. Vieninieks ir vispār, es nezinu, ko notiek, viss ir slikti. Un pēc tam, kad jūs šo maģisko ciparu pasakat, tad vienā teikumā, kurā brīdī jūs sapratāt, ka tehnoloģijas sākuši diktēt noteikumus, vai tieši pretēji, respektīvi, bet vienā teikumā. Es zinu, mēs te esam diži filozofi, bet cipars un kurā mirklī jūs sapratāt, ka tas ir tieši tas cipars, ko jūs nosaucāt? Uldi, tu gribi iestartēt šo ballīti? Es domāju, ka es diezgan droši varu teikt 8 vai mazliet labāk 10 nelikt. Tas būtu tad, kad es kontrolētu tehnoloģijas uz visas planētas. Bet 8 droši te tā eksistē. Saprotu tu to katru dienu. Un viena lieta šajā jautājumā, kas ir ļoti svarīga, ir katram no jums un man iemācīties domāt un analizēt informāciju. Informācijas ir daudz. Jo labāk mēs to mācīsim, jo labāk mēs mācīsim izmantot dažādus tehnoloģiskos rīkus. Paldies. Brīnišķīgi. Tev izdevās iestartēt. Un pēc tam vēl vienā teikumā gandrīz. Ok, tālāk. Es principā piekritīšu Uldim no 8, 9. Tas ir tāds, kur šobrīd es diezgan komfortabli jūtos, kad tehnoloģija šobrīd kalpo man. Bet ir jāatcerās, kad ir tas terminators scenārijs, kad, ja mēs viņus sāksim kaut kādā brīdī laist brīvplūsmā, tad iespējams tas var diezgan ātri mainīties. Anna, kādas sajūtas? Es teikšu 6, 7. Jo man liekas, ka es diezgan labi kontrolēju to, ko es lietoju. Teiksim, izpratnes ziņā un tā, bet tomēr es zinu, ka es dažreiz pazūdu, īpaši vakarā, kad ir nogurums un gribās atslēgties, es bišķi pazūdu tajās tehnoloģijās. Plus arī, es domāju, man ir ļoti grūti kontrolēt, kā tehnoloģijas dzīvo manu meitu dzīvē. Tā kā tur es teiktu 6, 7. Okay. Nikita saka, ka 1, lai mums ir par ko kauties. Es tieši par to arī domāju, lai notrigerotu diskusiju. Es teiktu, lai ir 3, atbildot par to, kādā subjektīvi, kā es kontrolēju tehnoloģijas, bet ne tik ļoti. Es kontrolēju savus paradumus. Es nekontrolēju tas, no kurienes, pieņemsim, tajos pašos mākslīgā intelekta rīkos parādās dati un kā viņi tiek ģenerēti. To es absolūti nekontrolēju. Un tāpēc tur tas balansiņš ir uz tā 3 un mazāk. Okay. Super. Dāvi? Man gribētos, lai ir droši vien ap 8, bet realistiski visticamāk ir ar 6, jo es saprotu, ka es pieņemu tur, piemēram, kaut kādas lēmumus, tur, nopirkšu tādu pulksteni, lai es dabūnu vairāk par laiku, bet es tur negribu, ka nāk paziņojumi vai kaut kas tāds. Un tajā pašā laikā es arī apzinos, ka, piemēram, lai es dabūtu šos te hyper-personalized insightus par vienalga, par savu ikdienu, par vēl kaut ko, ka man ir jādod kaut kāda daļa to datu, lai to dabūtu insightu atpakaļ, bet, kaut kā tā. Ok, labi. Ir dažādi, bet ir tā vidēji optimistiski. Brīnišķīgi. Bet es gribu pieliet šitam visam uguni, man liekas. Es to vien daru, kā mācu cilvēkiem, profesionāļiem
profesionāļiem par mākslīgo intelektu. Kā viņi ieviest, kā viņi lietot. Un vienās no apmācībām man pienāk klāt ieinteresēts kungs, var redzēt, ka viņš deg par to tehnoloģiju. Un viņš man prasa, Agate, Klau, bet to mākslīgo intelektu raķetēm var pieslēgt vai nevar pieslēgt? Un mums tur izveidojās interesanta diskusija. Bet varbūt, ja ne par raķetēm, bet kāpēc tas 6 vai 8 vai kas, kamēr mums ir pirmā diskusijas daļa, kur mēs zaudējam kontroli un kas ir tas, kas šobrīd ar mums notiek? Kur ir tas galvenais kontrolas mehānisms? Vai tie ir algoritmi, vai tas ir kaut kādi draudi, vai tiešām tas ir mākslīgais intelekts klāt pie raķetēm? Kur mēs zaudējam šobrīd kontroli? Vai tas ir cilvēka, varbūt, raksturvājums, vai kā jums liekas? Kurš pirmais gatavs? Es varu. Tu vari sākt. Nu, Man liekas, ka tas, ko Nikita teica, par to, ka mēs nezinām, no kurienes nāk tie dati, tas ir viens. Tieši attiecībā uz mākslīgo intelektu, kas ir tas, ko viņš mums piedāvā, kāpēc tieši tā un tā tālāk. Mēs nezinām, no kurienes tas nāk. Un, man liekas, mēs varam nodalīt divas tās lielās daļas, ko tu pati pieminēji beigās. Ja, tātad, vai tas ir par cilvēka kaut kādu gribas spēku ieradumiem, tā ir viena puse, bet otra puse ir par pilnīgi citām lietām, par tām pašām raķetēm. Un tur, man liekas, mums pilnīgi nav nekādas kontrolas par to, ko nolems lielie uzņēmumi sadarbībā ar lielajām valdībām, un varbūt mākslīgais intelekts varēs nospiest kaut kādas pogas. Tur mūsu kontrole, man liekas, ir nulle, ja mēs par tādu runājam. Tā kā tur, kur mēs paši varam savus ieradumus ietekmēt, varbūt mums ir bišķiņi augstāki tie rādītāji, bet tur, kur ir visa šī melnā kastīte ar to, no kurienes nāk informācija un kā tiks tālāk pieņemti lēmumi dažādi šī tehnoloģiju miedarbība, tur mums kontrolas, man liekas, ļoti maz. Piekrītu, Nikita? Es tikai papildināšu par konkrētām tehnoloģijām, manuprāt, un ne tik ļoti skatoties uz individuālo spēju kontroli, pat ne uz nacionālo, uz reģionālo, par Eiropu. Manuprāt, tur, kur mēs zaudējam kontroli, ir viennozīmīgi lielie valodas modeļi, kas potenciāli ir integrēti mūsu ikdienā, un pamatā visa zināšanu bāze atrodas pāri okeānam. Runājot par satelītu komunikāciju, mēs tur droši vien būtu četri, pateicoties dažiem Eiropā esošiem uzņēmumiem. Bet satelīta komunikācija ir faktiski nākotnē vai šodienas tehnoloģija, kas būtiski ietekmēs mūsu katru ikdienu. Un par mikroelektroniku, tad viss elektroniku, uz kā griežas tie algoritmi, pamatā arī ir ārpus Eiropas. Savukārt, tās iekārtas, kas ražo mikroelektronikas, tos sarežģītākos 3 nanometru čipus, tiek ražotas Nīderlandē, vienīgajā vietā pasaulē. Tāpēc tas pamata kodols visām tehnoloģijām ir Nīderlandē. Tāpēc tur mums vismaz kaut kāda Eiropai ir kontrole. Es vēl pieliktu vienkārši, ka, man liekas, kontrole zūd, tad, kad mēs vairs nevaram izskaidrot, kāpēc tas notiek. Un patiesībā, tad, kad mēs pārstājam jautāt jautājumus, kāpēc tas tā notiek. Jo tagad mēs ieejam jebkurā rīkā, uzrakstam ideju un tikai yes, continue. Labi, tie, kas zin, kā labāk strādāt, tie tā nedara, tie raksta daudz garāk un tā tālāk, bet līdz ko mēs neuzdodam tos jautājumus, kāpēc tā un kāpēc ne šitā, tad arī zūd tā kontrole, manuprāt. Gut. Ir sajūta, Uld, ka tev ir jāpiekomentē klāt pie šī. Katram no jums ir kontrole, kā dalīties ar saviem datiem. Protams, jums kontrole nav absolūta. Es droši vien arī nekontrolēju Ilonu Masku pagaidām. Bet tā diskusija jau nav jauna. Un mēs visi tā ļoti lietojam vārdu mākslīgais intelekts, bet jautājums, vai viņš eksistē. Vai viņš jau var iemīlēties, vai jau viņš ir tik labs tehnoloģiskais risinājums, kad ir alternatīva mums pašiem. Es domāju, līdz tam vēl ceļš ejams. Un šī diskusija par tehnoloģiju ietekmi uz pasauli jau nav jauna. Ja? Tad, kad izdomāja braukt ar mašīnām, bija protesta gājieni un demonstrācijas, jo automobīļi nogalina. Ja? Un ko darīs zirgi un kučieri, tas sagraus industriju. Tā tehnoloģija jaunais piedāvājums, viņš rada jaunus riskus, viņš ir ātrāks, viņš ir apjomīgāks, bet mēs vēl neesam nokavējuši to pagriezienu punktu, kad cilvēki var nolēmt, ko viņi atļauj sistēmām darīt un ko neatļauj sistēmām darīt. Tā, riski droši vien mazliet pieaug, vai ne?
Mums ir 3 brīnišķīgi uzņēmumu pārstāvi šodien diskusijā, un tāpēc gribās no jums arī saprast, kur ir plānākā vieta no jūsu perspektīvas, jo jūs esat tie, kas darbojās ar inovatīviem uzņēmumiem, ar praktiskām lietām, burtiski ar kabeļiem, savā ziņā daži. Un, kur ir šobrīd plānākā vieta jūsu skatījumā no tāda plašāka redzējuma, no korporatīvās pasaules, kur šobrīd ir plānākā vieta? Drošība, atbildība, piegādes ķēdes, mums tik minēti kabeļi, kas iet pa jūru. Šobrīd labāk tur nevilkt tos kabeļus, laikam. Kā ir no visiem 3 pārstāvjiem? Gribētos dzirdēt, kā jums liekas. Matīs, varbūt, jā. Jā, respektīvi, pateicoties globalizācijai, mēs visi esam savienoti kaut kādā veidā tīklā. Līdz ar to tas piegāžu ķēdes variants ir tas riska faktors uzņēmumiem. Ja jūs neesat padomājuši par to disastru scenāriju, ja visas savas tās oļņas salikts vienā grozā, un tad to mēs arī īstenībā redzējām ar nesenu notikumu, kad lidostās viss apstājas darbību, jo CrowdStrike izdomāja palaist atjauninājumu, nebija notestēts un viss, principā, lielākās lidostas apstājās. Tā kā tas globalizācijas gan labums, gan ļaunums ir šajā te efektā. Es varu. Manuprāt, pāris plānākās vietas. Viena no tām ir industrijas ikdienas strateģiskā sadarbība ar pētniecības organizācijām un pētniekiem, zinātniekiem, bet strateģiski. Ne ad hoc, jā, tas ir nepieciešams līguma pētījums, bet tā, lai mēs draudzētos un gadu no gada, 10 gadu roku rokā būvētu nākotnes tehnoloģijas. Manuprāt, tas ir viens, pie kā ir jāpiestrādā. Otrs ir jauno talantu un esošo talantu vēlme studēt inženieriju. Manuprāt, tas ir būtiska plāna vieta, jo vienalga, vai tas ir kosmos, vai tie ir kabeļi, vai tā ir komunikācija, vai tas ir mākslīgais intelekts, mums būs nepieciešami tehniski advancēti cilvēki. Jaunieši, nejaunieši, tas vecums ir sekundārs, bet tā vēlme mācīties un būvēt, tas ir tas, pie kā mums jāstrādā kopā. Man tev ir viens papildu jautājums. Man liekas, Uldim arī šis pats būs. Bet pie šīs pašas tēmas, kur ir trauslākā vieta un tā nedrošība talantos? Ko jums ir jāstrādā ar jaunākajām tehnoloģijām, jāvirza burtiski mūs uz priekšu un uz augšu, talantu ziņā. Kur ir plāns ledus? Tas ir labs jautājums. Godīgi sakot, pirmais, kas ienāk prātā, ir nenoteiktība, bet tas ir absolūti aplami. Tehnoloģijās ir ļoti noteikts virziens, ka būs darbs un būs iespējas. Es padomāšu, varbūt, lai Uldis atbild. Lai Uldis šitas te bija pirmais. Bet par drošību. Kur ir plānais ledus šobrīd? Icebreakers tematikā. Un kur ir talantos plāns ledus? Ļoti vienkāršs jautājums. Mūsu dārgākais, labākais un vērtīgākais resurs, kas noteiks mūsu panākumus, ir darbinieki. Vienlaicīgi laipni lūdzam realitātei, mūsu lielākais kiberdrošības risks ir darbinieki. Ja? Tas ir cilvēks, kurš saņem e-pastu un nospiež kaut ko vai restartē, vai kurš saka, es izdomāju šodien 6:00 vakarā restartēt mūsu vai upgradeot televīzijas platformas. Mēs sakām, laikā, kad visi visvairāk skatās, kāpēc tev tāda laba ideja, kāpēc mēs to nevarējām darīt 3:00 naktī. Tā, ka, tas ir tas, un tas arī noteiks. Un tāpēc trenēt šos cilvēkus un būvēt viņiem atbalsta sistēmas, kas viņiem palīdz nepieļaut kļūdas vai izdarīt labāk, tas ir atkal cilvēku uzdevums. Cilvēks ir pamatā. Šodien, 2026. gada martā, tas ir cilvēks. Risks un fantastisks resurss. Brīnišķīgi. Kā teica mans sarkastiskais programmēšanas laika kolēģis, kad labākais antivīrus ir prāts. Jā. Nikit, kā tev par talantiem? Jaunas perspektīvas. Es nezinu, es domāju, tās pašas tehnoloģijas, tas, ko mēs dzirdam, un arī no pēdējā pētījuma par jauniešu vēlmi un interesi studēt un mācīties arī eksaktās zinātnes, ir tas, ka laikam neeksistē publisks prestižs, kam es līdz galam nepiekrītu, bet no tā pētījuma tas bija izsacināts, ka ir prestīžāk būt par influenceru, būt publiski spotlightā. Un varbūt mūsu tehniskie talanti nav pietiekami spotlightā. Tie, kuri grib, ne visiem vajag, bet tie, kuri grib, varbūt mums tas ir jāuzņemās par atbildību. Un nevis mums te jāsež paneļa diskusijā, bet mūsu tieši tehniskajiem talantiem ir jāstāst un jādod viņiem tas spotlights,
lai ir kombinācija gan noteikti un produktīva nākotne tehnoloģijās, gan spotlights un popularitāte. Anna strādā arī daudz ar talantiem. Un kā tev liekas, vai šobrīd kāda ir vidējā temperatūra, vai cilvēki izjūt atbildību, un kā mēs varētu veicināt šīs atbildības raisīšanos un saglabāt kontroli pār tehnoloģijām caur talantiem jaunajiem, kas nāk? Man liekas, ļoti svarīgi ir atrast balansu šeit. Jo tas, ko es redzu strādājot ar talantiem, ir, ka ir tādi cilvēki, kuri ļoti domā par visiem riskiem, ļoti grib, tad pirms viņi kaut ko dara, viņi grib pārliecināties 7 reizes nomērīt, ja, pirms viņi griež un saprast, ka tiešām tur viss būs precīzi, viss būs kārtībā. Un startupos tas reti, kad kļūst veiksmīgi. Ja tu gribi 7 reizes mērīt un tikai tad griezt, tad ir grūtāk tikt uz priekšu. Un tad ir otra puse, kas vienkārši mauc, kas nedomā nemaz līdzi par to, piemēram, par kiberdrošību. Un man liekas, ja mēs runājam par talantiem un to, kas šobrīd ir tas plānais ledus, tad ir šī kiberdrošības pratība, kas, ja teiksim, kādreiz lasīta prasme, ja bija caurvīja prasme, kas visiem ir vajadzīga matemātika, mēs saprotam, ka visiem ir vajadzīga mākslīgais intelekts. Šobrīd visi saprot, visiem ir jāsaprot, kā strādāt ar mākslīgo intelektu. Un tad, man liekas, tas, kas ir arvien svarīgāk un kļūst par absolūti nepieciešamu caurvīju prasmi ikvienam cilvēkam un darbiniekam, ir kiberdrošības prasmes. Saprast par to, kas ir riskanti, kas nav riskanti, ko var darīt, ko nevar darīt pamatos. Tā kā tas plānais ledus, es teiktu, ka, protams, visiem mācīties strādāt ar mākslīgo intelektu, lai būtu šī efektivitāte, un tajā pašā laikā mācīties par to, kādi riski ar to var būt saistīti. Ja varu vēl pieminēt, man liekas, šis plānais ledus arī ir saistīts ar to, ka vienkārši mēs cilvēki esam slinki. Un galu galā tagad, kad mēs varam zemu vai vidēju līmeņu darbu izdarīt ļoti labi un ļoti ātri, mēs vienkārši ejam un turpinam ar to ātrumu bieži vien, jo mēs, runājot ar cilvēkiem apkārt, mums pat tur nav jādomā par kiberdrošību, lieliem valodu modeļiem un tāda tipā sarunām. Cilvēki vēl joprojām mājaslapās vienkārši spiež accept all uz cepumiņiem, ja, un tad mums nav vispār jēga runāt par kaut ko tālāk, ja cilvēki tīri vien jūtas slinki, lai varbūt uzklikšķinātu nedaudz vairāk un neakceptētu tos cepumus, bet vienkārši, lai tik ātrāk tiktu pie tā satura vai vienalga kaut kur. Jā. Ļoti brīnišķīgas tēzes šeit pacēlās. Un izvairījāmies no dziļas filozofijas veiksmīgi un turpinām uz tā praktiskā viļņa. Un ko tad darīt? Jo atkal tāds divdaļīgais jautājums, kur jautājums, vai izskan mākslīgais intelekts, un skaidrs, ka mēs runājam lielā mērā, vai tur to mākslīgo intelektu var pielikt pie raķetēm, vai mēs zinām, kā mēs iegūstam atbildi, ko Dāvis minēja, ka mēs jau tā līdz galam nezinām, kāpēc tāda atbildi. Un tur var tikpat labi būt iebūvēt jau sen propaganda apmācību datos vai kaut kādi viedokli ietekmējoši algoritmi var likt. Mēs jau tagad klausamies to mūziku, ko mums mākslīgais intelekts dod. Mēs skatāmies tās filmas, mēs skatāmies tās reklāmas, sociālajos tīklos mēs patērējam to saturu. Mežonīgā apjomā mūsu dzīvi kontrolē. Un tad jautājums, kur tad tajā visā ir tā mūsu kontrola? Respektīvi, vai jūsuprāt, īsajā versijā, mākslīgais intelekts pastiprina šobrīd cilvēku spējas vai vājības? Viennozīmīgi visi tehnoloģiskie rīki veido katra no jūsu konkurētspēju, un kā jūs mākat viņus labāk izmantot kā blakus sēdošais, noteiks jūsu konkurētspēju darba tirgu un rezultātā veidos uzņēmumu grupu un citu konkurētspēju. Tas, cik labi jūs mākat izmantot rīkus, ir katra jūsu rokās. Jo jūs esat gudrāks, spējīgāks, jo labāk. Un nav tik slikti. Es klausos Metalliku un pats izvēlos. Tā, nav problēma. Jā, es arī piekrītu, ka mākslīgais intelekts ir rīks, kas palīdz cilvēkiem. Tikai galvenais ir, kā mēs viņu izmantojam. Viens ir meklēt atbildes, un otrs ir saprast to risinājumu, kā nonākt pie atbildes. Jo, principā, dakšiņi arī cilvēkam rokās var būt gan ēdama instruments, gan augstais ierocis. Tas ir viss no paša cilvēka atkarīgs. Nevarēšu nepiekrist šeit kungiem. Es domāju, ka tieši tā,
katrs cilvēks pats nosaka to, vai mākslīgais intelekts viņu padara efektīvāku, vai viņš izmanto mākslīgā intelektu savā labā, vai mākslīgais intelekts viņu padara mazāk efektīvu un viņš ļaujās tam plūdumam, ko mākslīgais intelekts mums visiem piedāvā. Tas ir gribas spēka, man liekas, jautājums, apzinātības jautājums, ka es apzinos, ko es tagad gribu darīt, vai es tagad vēršu vaļā, vai es iešu tālāk, vai es scrollēšu zemāk, vai es izvēlēšos to filmu, ko man piedāvā, vai es izvēlēšos Metallica klausīties, vai to, ko man iedeva mākslīgā intelekta algoritmi, ka tas ir ļoti individuāli. Manuprāt, būšu distopisks. Manuprāt, ja mēs paņemsim visus sabiedrības iedzīvotājus, 7+ miljārdi, visos reģionos, tad uz doto brīdi mākslīgais intelekts vairāk kapitalizē vājumus cilvēkam, nekā rada vērtību sabiedrībai. Es arī laikam vairāk Nikitam piekritīšu, jo laikam manā burbulī man ir paveicies, un tas tiešām lielākoties stiprina spējas un palīdz. Bet izkāpjot ārā, tas ir, ja tu pajautā sliktu jautājumu, tu dabū sliktu atbildi vai pat faktuāli nepareizu atbildi. Bet tu turpināsi jautāt vai runāties, un tev ievilks vēl dziļāk tajā nepatiesumā, tajā sliktumā, un tu neizkāps ārā, ja tu nesāksi būtībā jautāt pilnīgi citus jautājumus vai questionot, vai tas ir patiesi, kas man te ir priekšā. Bet beidzam biedēt ar mākslīgo intelektu dabīgais nemelo sliktāk, ja? Tā kā welcome to reality. Kādu promptu pajautāsiet viens otram, atbildes var būt ļoti dažādas. Bet es domāju, atslēga šeit ir tā izglītība. Izglītība ir atslēga, Jā. Ja mēs mācīsimies strādāt ar sevi, un izmantot tehnoloģijas savā labā. Un tas, man liekas, es arī piekrītu, Nikita piekrītu kungi abiem diviem, ka šobrīd, ja mēs tādu mediānu novelkam, vidējais cilvēks vai vidēji sabiedrībā, noteikti tā ietekme ir lielāka uz mums, bet tas mērķis būtu vairāk cilvēkus virzīt no tās atkarības no tehnoloģijām uz tehnoloģiju izpratni, kontroli un lietošanu savā labā. Tā kā atslēga ir izglītība. Jā, un es varētu pielikt, ka tam pamatā ir tā kritiskā domāšana un māksla uzdot jautājumus, jo uzdos pareizos jautājumus un izanalizēs, ko viņš tev iebarojas atbildi, arī nonāks pie pareizā rezultāta. Man liekas, ka visi, kas šeit šobrīd ir klāt, piekrītam, ka izglītība ir stūrakmens daudz kam. Un tāpat kritiskā domāšana un izpratne par lietām, tā kā gandrīz tosts sanāca. Prieciņā. Un, jā, iedzersim ūdeni pēc tam par šo. Bet ejam uz to atpakaļ uz to vēl praktiskāko daļu. Un man bija plānā jūs vēl ilgāk par to purināt, bet mums būs jāiziet cauri jautājums katram. Un tiem, kas pārstāv organizāciju, šodien tādi šeit ir īstenībā visi, tad praktiskais, ko darīt? Lai mums nav tikai slidināšanās pa ledu, bet arī kaut kas praktisks, ko darīt bez filozofijas. Viens princips, ko jūs ieteiktu ikvienā organizācijā, lai tehnoloģijas būtu risks, nevis saimnieks. Teiksim, no jūsu organizācijas skatījuma, ko jūs varbūt jau darat vai gribat darīt. Un cilvēciskais aspekts. Man liekas, ka tie visi, kas mēs šobrīd esam šeit klāt, mums visiem interesē tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā, kas būs tā izšķirošā prasme jūsu skatījumā, lai nezaudētu kontroli. Respektīvi, organizācijas līmenī un cilvēciskā līmenī. Ko man pēc 5 gadiem darīt? Kā jums liekas? Kas ir tā izšķirošā lieta? Gatavs? Es varbūt varu teikt, no cilvēciskā, es atkal atgriezīšos pie kritiskā domāšana, jo tas būs tas stūrakmens un pamatā tam visam. Un uzņēmuma viedokļai būtu jābūt tai tehnoloģija caurspīdībai. Tev jāsaprot, kāpēc tehnoloģija šādi vai citādi rīkojās un kur viņi iegūst šos datus, lai pieņemtu šos savus lēmumus. Gan organizācijām, gan cilvēkam? Jā, cilvēki ir kritiskais no organizācijām vairāk šo caurspīdību par datiem un par tehniku. Brīnišķīgi, paldies. Es varu mēģināt. Visa mana prezentācija šodien, 11 minūtes, pamatā bija fokusēta tieši uz šo atbildi, uz spēju audzēšanu. Un es esmu pārliecināts, ka nav vienas konkrētas spējas, kas ir universāli nepieciešama vai garantēs pozitīvo, individuālo un kolektīvo nākotni. Bet
spēju audzēšana ar tādu fokusu, ka mēs nodefinējam nevis gala rezultātu, nevis kaut kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu, ko organizācija vēlās attīstīt, bet līdzīgi kā NATO vai aizsardzības ministrijas visā pasaulē, viņi neaudzē produktus, nepērka konkrētas mašīnas tikai dēļ tā, lai nopirktu. Viņi audzē spējas, un no tā es arī iedvesmojos kopumā LMT inovāciju attīstības procesā, ka viens, protams, ir konkrētas inovācijas, kas ir pakārtotas tehnoloģijai, bet tā spēja iedziļināties, izprast un būvēt jaunus produktus, jebkurā no virzieniem, manuprāt, tas ir izšķirošais. Un tas prasa pacietību, iespēju to noturību, fokusu uz nākotni un spēju katru dienu spērt maziņu soli, lai audzētu to spēju. Un to spēju var pick and placeot. Kādu vēlēs? Es bildošu bišķiņu uz Nikitas. Man liekas, ka tiešām tā prasmju attīstība, tas gan individuāli, gan arī organizācijas uzņēmumos. Bet man liekas, ko es vēl liktu klāt, un kas man liekas ir viena spēja, kas pēc tiem 5 gadiem, ko tu minēji, būs noteicoša, un tā ir apzinātība. Apzinātība individuāli, cilvēciskā līmenī, kur es esmu, ko man tagad vajag, un tiešām neļauties tai plūsmai, kurā mums tagad ļoti ievelk visa dzīve, ātrums, nežēlīgais. Un tas pats notiek arī uzņēmumos. Mēs vai organizācijās mēs sākam izmantot kādas tehnoloģiju pēc vai kaut ko ieviest. Un atkal tā apzinātība saprast, kur mēs esam, kāpēc man to tagad vajag, kā tieši tas man palīdzēs. Arī tur tāda apzināta pieeja visa attīstībai. Jā, man liekas, tev izskanēja ļoti daudz labu ideju. Es tikai varbūt piemetinātu par to personīgo. Man liekas, ir jābūt vēlmei izzināt. Pat nav tik svarīgi, ka tev ir tur konkrēti hard skilli, tu esi tur kaut ko apguvis, bet es kur ieraudzīju kaut kādu nosaukumu vai kaut ko, es nezinu, kas tas ir. Es vienkārši iešu papētīšu, kas tas ir. Es zinu cilvēks, kas pirms 2 gadiem vispār nebija tehniski cilvēki, un tagad ir jau dziļi iekšā tehnoloģija pasaulē, zinu, kas ir Ubuntu, terminālis, Linux un tā tālāk. Ja, un tajā varbūt ikdienā tas nav viņu darbs, bet viņi to saprot, un ja pēkšņi viņiem kaut kas notiek jauns vai gribās kaut ko citu darīt, tad viņi to var, un viņiem ir šī prasme izzināt tālāk. Tad saldējs sēdiens, ķirsīs cherry on top, Uldi. Spēja sistēmiski trenēties, tas ir ļoti svarīgi. Iedošu vienu tādu praktisku piemēru. Katrs darbinieks, ieskaitot mani, viņam ir jānoliek kiberdrošības tests, lai viņš vispār varētu strādāt. Ja tu nenoliec to kiberdrošības testu uz 100%, tev dod 2. un 3. iespēju. Ja tu neizmanto 3. iespēju, tev noņem username un password. Pēc būtības tajā brīdī es esmu atlaists pats. Bez datora strādāt grūti būtu. Tā ka sistēmiska trenēšanās, un es piekrītu, ka nākotnē tā būs tā apzinātība, spēja analizēt, un ne tikai analizēt, bet arī spēja pielietot un konceptuāli domāt, kā mēs tās tehnoloģijas izmantosim. Jo viens ir diezgan skaidrs, viņas būs vairāk. Varbūt tādas, par kurām mēs vēl neiedomājamies pagaidām. Bet tas būs mūsu lēmums izmantot vai tomēr to kontrolēt pašiem. Brīnišķīgi. Tas arī ir tas, ko mēs varam paņemt līdzi ceļā tālāk, pabeidzot studijas, realizējot projektus, sadarbojoties, ka tas, kas mums visvairāk noderēs 3 līdz 5 gadu laikā, kritiskā domāšana, caurskatāmība, spēju un prasmju audzēšana, pacietība, noturība, tas mums visiem ir, mēs šito izdienu izturēsim, apzinātība, neļaušanās plūsmai, interesi un trenēšanās. Tā kā tas ir, paldies jums, eksperti, profesionāļi, par šo, un paldies visiem, kas klausās diskusiju. Aplausi! Paldies arī no manas puses. Es gan rokā turu vēl vienu mikrofonu, ko varu nodot kādam, kuram varbūt ir kāds jautājums par šīm iepriekšējām 30 minūtēm. Sakrājis droši, lūdzu uzreiz. Sveicināti! Paldies par ļoti interesantas diskusijas, bet arī prezentācijas. Man ir vienu jautājums, man sauc Kristā. Uldim.
Minējāt par 5G risinājumi un projekti, kas jums ir priekš kritiskā infrastruktūra. Jautājums, vai jums ir kaut kādu partners, jūs meklējat arī citus, kuru iesaistīt nodarbībās projektus, un ja ir pie kam, tad mēs varam novirzīties jūsu uzņēmumam, lai parunātu par tādus iespējas un variantus. Jā, protams, mums ir partneri tajā projektā, kas notiek visās Baltijas valstīs. Konsorciju vada Tallinas Tehniskā universitāte, Talteks, starp citu. Tā ka mēs reportējam viņiem, un viņi vada to. Tur ir Telija Lietuvā, tur ir Lietuvas autoceļu būvētājs, Tele2 un tā tālāk. Mani sasniegt var ļoti vienkārši. Jūs nekad neuzminēsiet, kāds ir mans e-pasts. Jā, tas ir top secret. Bet tet.lv karjera, un tur jūs atradīsiet jaunākos piedāvājumus. Vai nu e-pasts man, vai nu pieskieties mājaslapā. To clarify, that was not about a job opportunity, that was about a partnership collaboration with somebody who has a project also for critical infrastructure. Well, that depends what kind of partnership you are offering. But drop an email and I will find the right person. Yeah. Es jūtu, ka jau kaut kas veidojas. Vienam jautājumam, ja mums vēl ir laiks, kā mums tā vien šķiet, jo mums jāvirzās uz priekšu. Bet labā ziņa, ka jūs jau nekur tālu lielā ātrumā neaizskrienat, vai ne? Kā jums ar... Paldies, man būs jautājums LMT. Un paldies tieši par prezentāciju, kur inovāciju strukturē nevis ceļš uz produktu, bet delta starp spējām, kas tiek audzētas, un galamērķi. Un kas ir tas galamērķis LMT gadījumā? Kāds ir galamērķis? Katrai spējai, ko mēs audzējam, ir nodefinēts savs galamērķis. Mēs viņus tā iekšējie darbā saucam par misijām. Un tad priekš kosmosa ir nodefinēta sava misija, priekš čipiem savs, kiberdrošībai un mākslīgajam intelektam arī savi mērķi. Bet viens no potenciāliem, pieņemsim, čipu vektorā, ir tas, ka mēs vēlamies, lai Latvijā būtu uzdizainēts pirmais komerciāls čips. Ja? Tur par tehnisko specifikāciju, kādā veidā mēs to visu izvērsim, kā mēs viņu lietosim, kāds ir business case. Tas ir, varbūt nepareizi būs teikt, bet tas ir relatīvi sekundārs jautājums, jo svarīgi ir, mēs arī iekš LMT mēs nevaram uz doto brīdi saturiski noturēt sarunu par to, kāds ir čipam business case. Nevaram. Mēs varam tur spekulēt, ja, pēc sajūtām un pēc kaut ko mēs esam izlasījuši, bet tas ir tas pamats spēju audzēšanai, jo gadu būvējot un cenšoties to potenciālo čipu uzdizainēt, mēs jau visur pa perimetru LMT un nobružāsimies un iemācīsimies nepieciešamo terminoloģiju, papētīsim, paskatīsimies, un pēc gada tad mēs varēsim jau konkrēti uzbūvēt to business case. Bet katram virzienam ir savas misijas, par kurām mēs arī publiski stāstīsim. Šis ir joprojām work in progress. Paldies par atbildēm, paldies par jautājumiem. Es tiešām ticu, ka tādu ir vēl. Agat, gribēju kaut ko piemetināt? Es gribēju pateikt paldies brīnišķīgajiem profesionāļiem un brīnišķīgajiem klausītājiem. Laižam nākamā. Paldies, Agatei. Paldies, Agatei. Paldies tātad tik tiešām Nikitam Kazakevičam, Uldim Tatarčukam, Annai Andersonai, Matīsam Mazurenko, Dāvim Benefeldam un šo te diskusiju moderēja Agata Ambulte. Burvīgi. Man tiešām prieks, ka šī te diena virzās. Man tiešām prieks, ka mēs esam uzķēruši to sajūtu, to trajektoriju, kurā mums arī ir jāvirzās, proti, ka veidojās gan dalīšanās ar pieredzi, gan uzreiz jautājumi no klātesošajiem, interese jau specifiskākos virzienos, un reku, ja kādam ir kāds jautājums, es domāju, tepat ir uzreiz ir iespēja arī to doties uzdot ārpus šīs te mikrofonu rokās paņemšanas vides un apstākļiem.